Es apcirtu tos riņķi un teicu, taisīšu pats savas cepures, un arhitektu var atpazīt uz ielas. Jaudīgākā mūsu valodas daļa ir roka. Roka ar zīmolu un papīru. Ja tev ir pārliecība, ko tu dari, tu mēģini iet līdz galam. Draugu vairāk nav. Tas jāņem vērā. Viņš man saka, uzprojektēs māju. Es viņam saku, nē. Esiet sveicināti podkāstā Rokturs. Kopā ar mums, Artūru un Elizabeti. Šīs pirmās sezonas laikā mēs nospēdīsim Rokturu un atvērsim diskusiju uz daudzām sarunām par mūsu vidas veidošanu, arhitektūru, kā arī centīsimies uzzināt, kas vispār ir pamatā šai ārkārtīgi delikātajai un saudabīgai mākslai. Šodien podkāstā ar mums ir viesis Guntis Grabovskis. Guntis ir mūsu pasniedzējs Rīgas Tehniskajā universitātē arhitektūras fakultātē, kā arī biroja MG arhitekta vadošais arhitekts, profesionāls cepurnieks un cilvēks ar lielisku humoru izjūtu, ko mēs tiešām arī kā studenti bieži vien novērtējam. Šodienas tēma ir, vai viegli būt arhitektam. Jau no pirmās dienas universitātē mums tiek mācīts, ka arhitektūra tā ir zināt par cilvēku, ka tās pamatā ir cilvēks, tā vajadzība, apzināties to un saprast viņu. Taču galā mēs aizvien vairāk saprotam, ka arī paši studenti, gan šie vidas veidotāji, viņi arī ir tie paši cilvēki. Katrs ar saviem niķiem un stiķiem un katrs ar savām varbūt raksturiezīmēm un problēmām. Un tieši tāpēc mēs cenšamies varbūt caur šo sarunu saprast nedaudz labāk šos arhitektus, šos cilvēkus un kā ir būt tā. Sveiks, Gunti, kā šodien jūties? Sveiki, paldies, labi. Jā, es piemēram vēlos teikt, vai jūs apzināti veidot savu tēlu un cik svarīgi, kā jums šķiet ir arhitektam veidot šo savu kaut kādu personību un tēlu? Tas baigi interesantais jautājums, jo droši vien, ja mēs ar tevi satiktos pēc gadiem 20, jau droši vien kaut kāds stabils tēls būtu, vai ne? To jau lēnā garā eksperimentē un saprot, vai nu kas piestāv, vai nu ko tu gribi apmēram pateikt apkārtējai videi, ja, kas tad tu tāds esi. Sajusties varbūt ērti un varbūt arī pārliecinoši. Ja. Tad arī tas apģērbs, kas ir tev mugurā, bieži vien tevi palīgs kaut kādās dzīves situācijās un tā sakot izsprukt no negaidītiem pavērsieniem. Ja. Jūsu apģērba spēcīga sastāvdaļa ir cepures. Tās var pamanīt gan vienmēr, kad mēs redzam jūs. Kāpēc tieši cepures? Kā jūs līdz tām nonācāt? Ļoti labs jautājums. Es varu izstāstīt, kā es nonācu līdz cepuru taisīšanai, bet kā es nonācu līdz cepurēm ir diezgan grūti man pašam droši vien saprast. Bet idejiski, jā, cik sev atceros un cik skatās kaut kādās bildēs fotoalbumos, tās cepures vienmēr kaut kur figurē. Ja? Un līdz ar to, teiksim, bija diezgan loģiski aizejot uz veikalu, saprotot to, ka man netīkās to, ko es redzu. Es apcirtu tos riņķi un teicu, taisīšu pats savas cepures un sāku arī taisīt. Kas arī pie reizes sakrita Covid laiku, un līdz ar to bija iespējas birojā nodarboties ar visādām filcēšanas lietām, visu kaut ko tādu. Ja? Kaut kā tā. Man, godīgi sakot, ir teorija, ka gandrīz katram arhitektam ir kaut kāds tāds saudabīgs hobijs. Vai jūs piekrītat šim, vai jūs sakat, ka tomēr drīzāk nē? Es domāju, kā arhitekti ir... Vismaz vajadzētu būt radošai personībai. Līdz ar to jābūt kaut kādām hobiju lietām. Ja? Tad ir viena lieta ir tāda, ka mēs strādājam pie projektiem un, protams, varētu jau teikt, ka tā arhitektūra arī ir tas lielais hobijs, ja? Jo droši vien tālāk mēs runāsim par profesiju kā tādu, ja? bet tā kā arhitektūra visu mākslu māte, kā gribētos teikt, ja, tad katrā ziņā kaut kāda dizaina lietiņas ir tās, kas piesaista, ja, un
Jā, un tas arī lēnā garā kļūst iespējams par hobiju kādam. Jā, kaut kā tā. Jā, tas īstenībā sasaucās kaut kādā mērā ar to, ko arī citās sarunās bija šis līdzīgs jautājums par to arhitektu kā dzīves izvēle, kā profesiju, kā visam mūžam, kur tu savā ziņā sev velti, bet, dienas beigās tad tas kaut kā kļūst par diezgan svarīgi arī kaut kādu veidu, kā, arī radoši padarboties un attiet no tāda drusciņu prom, jo man liekas, tas arī ir saistīts ar to tēmu, kā arhitekts, kā cilvēks, kā personība, un tu jau esi tik daudz vairāk nekā tikai vien tie projektiņi. Kaut kāds savdabīgs veids ir vajadzīgs, kā izpausties. Es zinu, kā ir šajā gadījumā, teiksim tā, droši vien katra profesija atstāja iespaidu uz to cilvēku. Un ja mēs skatāmies, īstenībā arhitektu var atpazīt uz ielas. Man bija tāds gadījums, es devos mājās un skatos viens vīrs baltā kreklā, melnā žaketē, matu ērkuli, tur kaut ko tur baigi pēta, skatās augstumus, māju koris un vēl kaut ko. Un es šim eju klāt un saku, vai tak jūs neesat arhitekts? Un izrādās, ka jā, viņš ir arhitekts no Vācijas, ka viņam kaut kāds projekts. Vienmēr sakot, tu to sugu atpazīsti, jā? Tad, ja mēs sevi pavērojam uz ielas, ja kaut kur ārzemēs, tad ir pilnīgi skaidrs, ka, pieņemsim, ir cilvēks, kas iet turists pa ielu, tur skatās skatlogos. Ja mēs paskatāmies uz saviem kolēģiem, mēs bolamies, kas notiek augšā, kas notiek pamatos, kā ir durvis, jauns restorāns, rokas ir zem galda, kā tad tas galds ir pievienots pie kājām. Šīs te visas lietas, viņas nekur nepazūd. Viņas vienkārši nāk līdzi, ja, bet šai ziņā iespējams, teiksim, varētu jau teikt, mums baigi šķiet, ka mēs varētu visādas lietiņas sazīmēt, jeb izdomāt klientiem, bet bieži vien klientiem tādas dažas lietiņas nav vajadzīgas. Ja, ja mēs runājam par kaut kādiem hobijiem, ja, tad tas hobijs ir tas papildus stimuls kaut ko pameklēt vēl un kaut ko uztaisīt. Jā, jūs minējāt, ka jūs it kā zīmējat klientiem savā ziņā arī to, kas jums pašiem liekas interesants. Un tad vai ir tā, ka tomēr tie projekti ir savā ziņā tādas sevis, savas personības, savu vērtību un savu tā atspoguļojums, vai tas tomēr nākas nedaudz abstrahēties, lai varētu veidot to vidi, kas būtu plašākai publikai, ne tikai sev? Tas arī labs jautājums, protams, ir diezgan filozofisks pēc būtības, ja, jo tad jautājums ir tāds, ja tu kaut ko dari, ja tu kaut ko zīmē, tu nevari pilnībā abstrahēties no sevis. Nesanāk. Ja? Jebkurās diskusijās, it sevišķi, ja tas ir privātais klients, ja? tad ir tā sakot divu pasauļu sadursme. Ja? Vai viņi sadurās un iet vienā virzienā, ja? un tas ir labi, ja? Jo tad ir tā diskusija, ko tad mēs gribam un kā mēs dodam, uz kuru pusi skatāmies un tā tālāk un tā tālāk. Vai ir tādas pretrunas, ja, kad īstenībā tajā brīdī jāsaka tā, laikam mūsu ceļi šķirās, ja? Jo, ja to nevar pārvarēt, tad nav jēgas neko darīt. Proti kaut kādā publiskā funkcijā, kas ir vairāk vērsta uz sabiedrību, tad arhitekts, protams, mēģina ielikt kaut ko no sevis, bet šīs te publiskās lietas, man liekas, ka visiem caurmērā ir saprotams, ja? Kur mēs ejam, ko mēs redzam, un tā tālāk. Ja? Protams, divi arhitekti nevar uzzīmēt vienādu māju. Ja, tad katrs kaut kādā veidā viņu izstrādā savādāk caur savu redzēšanas prizmu. Ja. Un tad varētu teikt, ka tas personīgais skatījums dod to piepildījumu projektam, to pievienoto vērtību. Droši vien, jā. Kāds iet pie konkrēta arhitekta. Tā tam vajadzētu būt, jā, jo teorētiski klienti nāk pie arhitekta, var, protams, likt baigās reklāmas kaut kur es esmu melnā uzvalkā, baigi fešais džeks, vai ne, nākiet pie manis, bet īstenībā jau
tas notiek tā, ka tas ir tāda mutvāda folklora. Ja? Tad viens saka, tev ir tāds arhitekts, nu tad ieši pie tā un tā tālāk. Un īstenībā tā lielākā vērtība jau ir tad, kad tie klienti atgriežas. Tad tu saproti, tas viņām bija feini un dodies arī tev feini, ja? Un tā joprojām. Vai arhitektam vajag lielu ego? Arī labs jautājums, baigi tā kaut kā. Nē, kā, es nezinu, vai tas ir ego. Nu, tad, ja, protams, saka, jāsāk domāt, kas ir ego. Vai ne, es tā gribu un cita kāju un krīt gar zemi un raustās un viss kaut kā, jeb tomēr tevi jābūt spējīgam uzklausīt, ja? Saprast arī, pieņemt to, ka nevienmēr tev ir taisnība. Nu, ja mēs sakam, man ir visu laiku taisnība, nu, tad vispārējie kaut kā tur var sēdēt pie ratiem, ja? Un īstenībā arhitektūra zināmā mērā ir tāda kompromisa māksla. Ja? Tu liec kaut ko no sevis, tu ņem kaut ko no citiem, un vēl ja nāk finansējuma būvnieki, ja, kur saka vēl kaut ko, tev jāatrod tas risinājums, kas ir vislabākais. Ja? Nu, labi, bet tomēr par spīti tam man šķiet, ka tik bieži sanāk no tās labās ieceras, kaut kā caur tiem kompromisiem tā māja, vai nu viņi paliek par gluži ne to, ko bija iecerējis, vai arī, ja gadījumā nav tas stiprais mugurkauls, tas ego un tā pārliecība par sevi, ka tad taču vai nav? Zin kā, droši vien to tas nav ego, drīzāk tevi ir jāspēj, varētu drīzāk nosaukt par harismu, ja, ka tu spēj ar savu vārdu, ar savu skatienu pārliecināt tik tālu, ka tas cilvēks, pirmkārt, viņš piekrīt tev, otrkārt, viņš ne tikai piekrīt, viņš sāk domāt kā tu, un beigu rezultātā izdara tā, kā tu arī to esi gribējis. Jo vislielākais, sakot, gandarījums ir tajā brīdī, ka klients sāk runāt taviem vārdiem tā kā saviem vārdiem. Tad tu saki, reku fārši sanācis, ja? Un ja tev jo jāsaprot, ka tajā projektā, ja tas nav kaut kāds tur zīmuļu vingrinājums, ja, tad ir vairākas puses. Ir arhitekts bieži vien ir ar komandu, ja, un ir klients sākotnēji. Un pēc tam vēl pieslēdzās būvnieks, un pēc tam vēl pieslēdzās mēbeļnieks, ja, un tā tālāk. Ja. Un izrādās, ka klientam ir ģimene, un viņam ir suns, ja, un tā tālāk. Ja. Nu jā, bet darbā ar klientu tad tas tā kā būtu skaidrs. Tad jūs viens otru izkožat un kaut kā pārliecināt to klientu, ka jūs sajūtat to vienu vilni. Bet, ja, piemēram, tie ir konkursu projekti, tad nevar to klientu uzķert. Kāda stratēģija? Nu, bet tad pašam jākļūst par to klientu un iedomātās pasaules jeb uzdevumu risinātājiem. Ja? Respektīvi, tāpēc jau tie konkursi ir un eksistē, jo caur konkursu meklē pirmkārt labāko ideju. Ja, un otrām kārtām bieži vien, teiksim, ja tiek var lieli apjomi, tad arī to lielo koncepciju meklē. Ja? Nu, un nākamā lieta, lai gan es pats baigi pēc zināmiem kaut kādiem notikumiem baigi bieži konkursos nepiedalos, bet mēs tagad sākam atkal piedalīties. Vienā sakot, konkurss ir ļoti laba lieta, tāpēc, ka pat ja tu nevini, protams, visiem gribās vinēt. Jā, un tad ir kā, tad tā, visi man nesaprot, un žūrī tādu un šitādu, ne? Bet idejiski tas, ka tu redzi, kā domā citi kolēģi, vai ne? Vienu to pašu lietu, kā mēs runājam, divi arhitekti, vienu māju nevar vienādi uzzīmēt. Nu, tad mēs salīdzinām, kā viens domā, kā otrs domā. Ja? Tā tas ir. Vai arhitekts ir mākslinieks? Arī labs jautājums. Vienādi sakot, es gribētu teikt jā un nē, jā, jo savu laiku es vienādi sakot, gribētu teikt, ka arhitekts ir ļoti daudz kas.
tā skaitā arī mākslinieks. Ja? Un atkarībā no tā, cik daudz jau procentuāli kaut kas ir iekšā, tu arī sevi novieto tajā arhitektūras spēles lauciņā, tur, kur tu esi. Ja tu esi arhitekts, mākslinieks, tad varētu būt tā, ka tu vari kaut kādā brīdī teikt, man neviens nesaprot, vai ne? Un dzīvoju tā, kā es uzskatu pareizi, un kompromisu nav, un es esmu mākslinieks. Vēl pastāv tā lieta, ka tu varētu būt arhitekts biznesmenis. Ja? Ka tu vispār neko, balts ir balts un sarkans ir sarkans. Pustoņi tur nav pa labi, pa kreisi, bet toties tu māki ļoti forši pārliecināt un baigi labi pelnīt. Ja? Tad diez vai tevi ierakstīs arhitektūras vēstures lapās, bet toties tu brauksi ar Mercedesu. Ja? No tā. Bet tā varētu īstenībā sadalīt arhitekts biznesmenis, arhitekts mākslinieks, arhitekts inovators. Jā, bet vislabākais arhitekts, kur viss ir normālās proporcijās. Un jūs sevi uzskatāt par arhitektu? Es cenšos, ka būtu tās normālās proporcijas. Cik man sanāk, tik man sanāk. Jā. Un lai šīs proporcijas sasniegtu un vispār darbotos šajā sfērā, kas ir lielākie izaicinājumi? Pats lielākais izaicinājums droši vien esi tu pats, jā. Vai tas ir, ja mēs tā skatāmies, kas tad ir arhitekti, un atšķirībā no tā, kā iespējams mēs mācījāmies un kā mēs mēģinām mācīt jūs, jā, tad, kad mēs mācījāmies, mēs visi bijām universāli karēji, visi, kā viens, jā, mēs visi, dod jau kādu lietu, un es viņu atrisināšu. Ja? Bet tā atziņa tomēr ir tāda, ka ir ļoti svarīga tā komanda. Ja? Tas arhitektūra ir komandas darbs, arhitektūra ir diskusija, un ne tikai ar klientu, bet arī ar taviem kolēģiem. Ja? Un tikai tādā veidā var dabūt to labāko risinājumu. Un ja šī profesija ir tik izteikta diskusija, vai šeit ir vieta introvertiem? Man grūti atbildēt, es baigi introvertēs laikam neesmu, jā, tā kā, bet es domāju, droši vien, ka ir, un vienpatņi un domātāji no filozofija mums arī ir vienpatņi bieži vien, kas izdomā dažādas pērles, vai ne, tur tas pats arī arhitektūrā var jau būt, bet tur jebkurā gadījumā tev jāspēj atvērt muti un runāt ar klientu, un ja tu stāvēsi stūrītī, nekas jau baigi nenotiks, jā. Sakiet, kāpēc jūs izvēlējāties šo profesiju, ja es teikšu, kādus rokturus jūs nospiedāt? Ļoti triviāli negribēju iet Krievu armijā. Vienot sakot, tajā laikā, kad vajadzēja stāties augstskolā, es jau biju baigi te nogājis mākslas akadēmijas kursos, un bija tā kā doma, ka varbūt varētu iet uz dizaineriem kaut ko. Bet tad es sapratu, ka man matemātikā ir baigi foršs atzīmes, un fizika es arī saprotu, ka tajā laikā fizika mums nebija eksāmenis. Un zīmē, tā kā es arī biju pa 3 gadiem tā kā iemācījies. Un līdz ar to kaut kā nesanāca būt dizaineriem, varbūt tas arī labi. Vai ne? Un kļuvu par arhitektu. Bet tādas skaidras pārliecības, misijas, apziņas vai kaut kas tam līdzīgs tajā brīdī vēl nebija? Baigi grūti atcerēties. Tas ļoti sen jau ir. Un kā tagad? Ir mainījusies tā attieksme pret arhitektūru, pret darbu, pret to, kas tas ir? Es teikšu tā, ne tikai katrs arhitekts ir personīgi strādā ar telpu, veido telpu, bet arī domāšanu par telpu un arhitektūru veido to personīgi. Un līdz ar to tu vairs nevari saprast, vai ir atklāt runājot, tā profesija tomēr ļoti smaga ir. Jā, tajā vienā brīdī ir cilvēki, kur vienkārši grib atpūsties no šīm lietām. Jā. Bet, ja tu esi iegājis tajā
ritenī, tad īstenībā tev baigi grūti izkāpt ārā. Un tad tu vairs nevar sākt dalīt, kur es esmu pēc 6:00 un pirms 6:00. Tev pulkstenis nav kā tāds, tu visu laiku esi viens un tas pats. Faktiski, liekas, ka tā profesija ir vairāk kā domāšanas veids, vai ne tā, ka tu visu uztver, analizē, domā, kāpēc tā un šitā. Nu, bet tieši tā tas arī ir. Jo tu uz papīra uzliec savas domas, ir pārdomas par to, ko tu zīmē. Nu, ja tu zīmē pieņemsim privātu māju, ja, tad tas nozīmē to, ka tu esi zīmē konkrētam klientam, tu zīmē savu viedokli par to, kā viņam vajadzētu dzīvot. Ja, un tad vai nu viņš pieņem, vai nu viņš nepieņem. Ja, vai viņš pieņem uz papīra un dzīvē viņš pasaka, ka tu esi jēfiņš. Ja, vai nu viņš saka, ka kā tu šitā visu izdomā. Ja. Un tas jau arī tas ir tā feinā lieta, ka pēc kaut kāda laika tu satiec to cilvēku, viņš super dzīvotē, man superīgi. Ja. Tu jau esi aizmirsis, ja, to, kas tur bija, kāpēc ir superīgi. Jo tajā brīdī bijusi tā dzirkstele un tā simbioze, un ka jūs esat uzradījuši kaut ko kopā. Ja. Un lai tādas ēkas taptu, jūs zīmējat ar roku? Tas vēl ir svarīgi, vai viss ir tik? Zini kā, es esmu jau nonācis tajā stadijā, ka es ļauju zīmēt arī citiem. Un gudri moldu. Ja? Un tā sakot, mans tas pienesums ir tieši tā, kā mēs tagad ar jums sēžam, un es uzdot tos jocīgos jautājumus kolēģiem, un saku, kāpēc tas ir tev tā, un kāpēc tas ir šitā, vai nevajadzētu to pagriezt savādāk, ja? Dot kaut kādu inspirāciju, lai kolēģiem būtu tas ceļš saprotams, ja? Tā kā tā. Protams, kaut kāda skica jau es arī pieskicēju. Nu, es varu teikt, ka katrā konsultācijā jūs vienmēr tiek tomēr izmantot šīs brīvrokas skices ātrās, un man šķiet, ka tas, vismaz ar jums es to jūtu, ka gandrīz vienmēr jūs to informāciju cenšaties nodot tādā veidā. Nu, jā, bet te jau mēs nonākam tieši pie tā, kas tad ir arhitekta valoda, ko mēs runājam. Viena lieta, ka mēs verbāli kaut ko sakam, bet lielākā, tā jaudīgākā mūsu valodas daļa ir roka. Roka ar zīmolu un papīru. Ja, un tas ir tas, ko tu runājot, varbūt nesaproti, ko tu saki, jo vienam balts ir balts un otram balts varbūt ir melns īstenībā, bet, kad tu uzzīmē, tad tu nodod to informāciju daudz, koncentrētāk. Ja. Tad varētu teikt, ka jūs zīmējat ar roku un ar pieredzi. Nu, jā, laikam tā varētu teikt. Tur jau tas āķis, protams, var teikt, kurš gan sunim asti cels, jā. Bet to droši vien jāļauj citiem vērtēt. Vai jūs gribētu, lai jūs projektētās ēkas stāvētu mūžīgi? Ir labs jautājums. Droši vien, kā lai te pasaka, mūžīgi, stāvēt mūžīgi, un tad ir jautājums, kur ir mūžības sākums un kur ir mūžības beigas, jā, kurā brīdī tu saproti, ka tā mūžība ir pienākusi, jā, ir pagājusi. Ļoti jocīgi, jā, taistais acis un viss pazūd. Tad no vienas puses, ja mēs skatāmies uz to mūsu profesiju, protams, ir lepni satikt savu izstrādājumu, savu gara bērnu, kurš ir pie labas veselības un labi izskata, jā, mēdz jau gadīties, ka viņiem tur kaut kas tur čābīgs notiek, plastiskās operācijas ir vajadzīgas, bet idejiski, kā tu skaties uz to procesu, ja tu skaties uz tādu pārdomu brīdi un kaut kādu mirkli, tad tev nav tik svarīgi. Ja? Tas nozīmē, tu dzīvo to objektu kopā, kamēr tu viņu radi, kamēr tu viņu uzbūvē,
kamēr tu viņu palaidi lielā dzīvē, ja? Un pēc tam tāpatās kā bērni, nu, viņš nestāvēs visu laiku blakus un neteikšu, neēd konfektus, ja? Nu, tad viņš ēd tās konfektus, un ko var darīt? Ja? Un tad ir jautājums, kas ir tā mūžība, kurā brīdī viņi tev beidzās. Un savā ziņā viņi taču paliek kā tādi pieminekļi arhitektām, ko varbūt ies garām, skatīsies. Jā, bet tas, man liekas, arī ir jautājums ne konkrēti arhitektam. Jā, vai tu ir droši vien viens otrs, kas grib uzbūvēt to pieminekli. Jā, un tad klients staigā bez biksēm, bet, piemineklis ir uzbūvēts, jā. Tad jautājums, vai tas ir tas foršākais risinājums. Protams, mēs gribam visi, ka mums ir neierobežoti budžeti, mums ir atļauj darīt, ko mēs gribam, un tā tālāk. Tas ir ļoti, ļoti reti. Ja, un līdz ar to, jebkurš objekts, ko tu rādi, ir zināma brīža mirkļa, kaut kāda pārdomas un kaut kāds notikums, kurā tu esi iesaistīts. Ja? Paiet 5 gadi, un tas objekts viņš stāv, tu, protams, esi laimīgs, ka viņš stāv. Ja? Ja tu brauc, negribas, ka brauc garām un skatās uz citu pusi, ja? Bet tu to procesu var atgriezt, jo viņš ir noticis, ne tu viņu arī var kaut kādā veidā ietekmēt. Nē, protams, varbūt ar objektiem tā, ka ir pārbūve, jā, tad tu esi laimīgs, ka tev zvana, pats kliedz, klausies, kaut ko pamainam, tad to izdarām, jā. Forši. Ja. Mailīts vienā no savām intervijām ir teicis, ka viņš redz, ka nākotnē mājas tiks būvētas tādas, ka viņas pēc 20 gadiem, kā tāda teorija, ka varbūt viņām vajagot dabiski ieaugt un tikt aizmirstām. Ka tiktu uzbūvēta ēka, kas pēc 20 gadiem dabiski vienkārši kompostētos, kļūtu par daļu no zemes un pazustu. Vai jūs piekrītat šim, vai jūs domājat, ka tomēr nevajadzētu, varbūt tā mājā tomēr vajadzētu stāvēt ilgi un mums vajadzētu būvēt pamatīgi un atstāt kaut ko varbūt ar sevis, tā teikt? Tad uz šo lietu droši vien jāskatās filozofiski. Ja? Ja mēs paskatāmies kaut kādu viduslaiku būvi un ja viņi ir tādā stāvoklī, kāda viņi bija tajā laikā, diez vai mēs gribētu tur baigi dzīvot, vai ne, jo tur apkur kaut kā jocīgi, vēģināšana kaut kā jocīgi, jo podi jāiet nezinu kur, ja? Tad droši vien mēs teikt, varbūt varētu kaut ko te pamainīt, ja? Un tā pasaule kļūst aizvien ātrāk, ja? Tad pirms 5 gadiem kāds no jums to mākslīgo intelektu kaut kā baigi bakstīja, zināt, kas tas tāds ir? Bija tur fantastiem kaut kā, būs kaut kāds kompjūters, kas runā ar visiem pārējiem, ja? Tad tas mainās. Tas ir cilvēki un tehnoloģijas iegājuši tādā apritē, ka varētu piekrist Mailītim, 5 gadiem tā māja tiek kompostēta, jo nav vairāk tas, kas cilvēkam ir vajadzīgs. Ja? No tāda viedokļa. Bet, protams. Jā. Vai arhitektūra vispār ir peļņas profesija? Cik jūs ziniet, arhitekts miljonārs? Man šķiet, ka mēs zinām par daudz arhitekts miljonārus. Tas, ko mēs dzirdam, ir tie stāri arhitekti, tie varbūt tas 1%, kas ir tie miljonāri, bet varbūt mēs... Jā, bet katrā ziņā, ja kāds atnāca uz šo profesiju dēļ naudas, tā viņš arī var turpināt nākt un iet un kaut ko darīt. Nezinu ko, ja. Nav tik vienkārši. Cevišķi jau ir tas, ka, pieņemsim, tu skaties uz to tirgu, bieži vien mēs paši šaujam sev kājā, lai mēs paņem kaut kādu interesantu objektu, mēs esam gatavi nolaist ciparu, vai ne, beigās mēs nezinu, no kurienes mēģinam atrast resursus, vai ne, lai tikai viņi nobeigtu un tā tālāk. Tā ir tā lieta, ko mēs runājam iepriekš par arhitektu mākslinieku, arhitektu biznesmeni, arhitektu inženieri, arhitektu labu cilvēku un tā tālāk. Ja? Tā ka kas viss aiziet kopā un beigu rezultātā, diemžēl ir jāsaka otrādi tā laime, tā profesija, tas dzīvesveids. Ja?
Bet tomēr ir tādi projekti, uz kuriem skatoties var just, ka tā ir tikai utilitāra arhitektūra, tā ir būvēta, jo vajag masīvu, kur būvēt, kur dzīvot un kur eksistēt. Kurš ir tas brīdis, kad mēs varam izšķirt, ka arhitektūra ir tomēr arī māksla, ka tā ir pievienotā vērtība? Tas droši vien ir tas jautājums, kur katram jāapsēžās pie spoguļa un jāieskatās sev acīs. Ja? Vai tāpēc, ka, teiksim, nav liels finansējums, vai tu vari atļauties kaut ko pilnīgi stulbu būvēt, ja, necilvēcīgu, vai tomēr tu mēģini pārliecināt, ka finansējums jāmeklē klāt, ja to saviem risinājumiem var padarīt šo ekonomisko projektu arī baudām. Ja, un tad jautājums, kas ir baudāms? Ja? Ir proporcijas, ir noskaņā, komforts un tā tālāk. Tīri teorētiski nevajadzētu neko no tā visa zaudēt. Ja? Tāpēc jau ir tas āķis, vai tev ir vienkārši baltais porcelāna izstrādājums, vai tev viņš ir apzeltīts. Ja? Vienalga viņš ir vajadzīgs. Ja? Kur te liksies? Ja? Nevienmēr dārgas lietas ir arī feinas, ja viņas ir pārdomāts, ja to savu darbību, iekšējo nosauksim spēku, spēj sakārtot to lietu, tad arī mazas lietas ir feinas. Šeit, ka studiju gados bieži ir tāda nedaudz utopiska un tāda, maksimālistiska doma, ka mēs tagad arhitekti būdami mainīsim pasauli, ka vide kļūst sakārtotāka, skaistāka, ideālāka vai vienkārši atrisināsim bezmazai visas problēmas ar to. Vai jūs vēl joprojām turaties pie šādām nedaudz, varbūt, kā to pateikt, radikālām idejām, pie saviem projektiem arī domādam, ka varbūt tas ir tas, ko pasaulē vajag vai... Kā lai pasaka, es teiktu tā, ka šo jaunības maksimālismu, protams, vajadzētu mēģināt maksimāli, saglabāt, ja? Protams, ar laiku un pieredzi, kad tu bišķiņ tā kā apružājies pa visu to, tev varbūt kaut kas tur bišķiņ sašļūk, bet katrā ziņā tā misijas apziņā jābūt. Un ja viņas nav, tad īstenībā jāmet miers un jāiet kaut ko citu, kaut ko labāk darīt, pelnošāku zemi rakt un dārziņu stādīt. Vienalga kaut ko citu, ja? Bet tai misijas apziņai tam arhitektam jābūt. Un tai pārliecībai arī jābūt, ko tu dari. Tātad arhitektūra pat par sevi ir misijas profesija, vai ne tā? Droši vien varētu saukt, ka mēs esam misionāri. Šīs misijas dēļ jūs arī kādreiz esat gatavs pārkāpt kādus noteikumus vai likumus? Jūs esat pārliecināts, ka tā ideja darīs un dos vairāk? Kā lai to pasaka? Tad mūsu profesija, tomēr viņa ir reglamentēta. Ja? Tad ir kaut kādos brīžos, tu nevari tagad pateikt, es te darīšu tā un šitā, un visiem būs baigi labi, un beigās tu izvāk tos paši abūs noteikums, jeb likumdošanas pagadraudziņu mīļais. Kā tad tā, vai ne? Jo teorētiski tiem likumiem jau jābūt un normatīviem rakstītiem, lai tie risinājumi būtu labvēlīgi visiem, ja? Bet katrā ziņā tas, kas nav aprakstīts, un tu mēģini kaut ko izdarīt savādāk, tas ir virzītājs spēks. Ja? Atrast kaut kādu telpisku risinājumu dzīvojamai telpai, jeb lielveikalam, jeb kam, ja? Kas ir varbūt savādāks un kaut kādā veidā to pasauli padara varbūt labāku, ja? Tad jā, protams, kāpēc ne? Tā tam būtu jābūt. Ja? Nesen vienā sarunā man un manis dombiedriem mēs bijām iesaistījušies tādā ļoti saudabīgā projektiņā un gribējām piedalīties META konkursā. Un mēs konsultējāmies ar arhitekts. Es neminēšu vārdu, bet ko viņi mums teica, ir, ka META konkursā nevar uzvarēt nepārkāpjot nevienu noteikumu. Vai jūs tam piekrītat? Tomēr par spīti pretī
to, ko jums iepriekš teicāt par šiem LBN-iem un citiem normatīviem? Es negribētu piekrist, jo laiki mainās. Jā, respektīvi, te ir tas jautājums, kāpēc es kaut kādu laiku paziņoju, ka es nepiedalīšos konkursos, jo tieši bija tā situācija, ka respektīvi, kāda risinājuma bija apgājuši tur evakuācijas un vēl kaut ko. Es teicu, nē, tad, ja šitā vērtē, tad es nepiedalos. Un faktiski, ir tā, ka es jau pats esmu diezgan daudz jau žūrijās bijis, un ir, paldies Dievam, mēs esam pievilkuši to, ka tomēr tā likumdošana jāievēro. Ja? Protams, ja mēs runājam par kaut kādiem telpiskiem akcentiem nozīmīgās pilsētbūvnieciskās situācijās un tā tālāk, un ir ļoti pārliecinoši tas piedāvājums, ja, kurš ir balstīts uz kaut ko, vai ne, tad mēs tur varam teikt, ok, labi, man te konkursu žūriju, saka, baigi forši, jo žūrijās parasti, pieņemsim, ja tas ir, kurā pašvaldībā ir pašvaldības pārstāvi, tas ir kultūra mantojuma saistīts, mantojuma pārstāvi, tā tāda zināma kolēģija, kas pieņem to lēmumu. Ja? Bet es negribētu teikt, ka tu obligāti tev jāpārkāp, lai tu varētu vinēt. Tas ir diezgan jocīgs apgalvojums. Jo es atceros, jo problēmas saka, labi, tu vinē, bet problēma būs pēc tam. Ja? Nesen notikušajā Latvijas arhitektūras gada balvas pasniegšanā, kur jūs saņēmāt nomināciju, virstēma bija godīgums arhitektūrā. Ko nozīmē būt godīgam arhitektam? Labi, mēs varam, protams, runāt par visiem arhitektu ētikas jautājumiem un tā tālāk un tā joprojām, bet, ja mēs runājam par pašu arhitektūru kā tādu, kas ir godīgums, jā, tas ir tas iepriekšējais jautājums par to pieminekļu būvēšanu sev vai ne, vai tas ir godīgi, ja tas nav godīgi. Ja? Tad godīga arhitektūra ir godīga gan pret klientu, gan pret sabiedrību, gan pret ko riņķi, ja, ieskaitot kājas un zvejniekus. Ja, tas ir normāli. Ja. Tad vai tu taisi domā un projektē ar baigo ambīciju tādā ziņā, lai kaut kā izceltos, jo jaunās vai tev vajag izcelties, jo ja tev ir laba arhitektūra, tev nevajag, viņa pati sevi izcels. Tu stāvi tikai blakus, viņa tā kā stimulē. Ja? Es domāju, kaut kā tā. Tad, protams, jā, ja mēs runājam par godīgumu, iepirkumiem un tā tālāk, tur ir ļoti daudz aspektu. Tur nav. Tik vienkārši to nevar noformulēt. Ja? Un šeit liela daļa no, kā jūs minējāt, ir šis kompromisu meklēšanas, sarunas un diskusijas. Un būtībā man šeit arhitekts ir tas cilvēks, kurš cenšas pārdot tās savas idejas un kaut kādā veidā virzīt tos savus procesus. Un jautājums ir par to, kā un cik tālu ir arhitektam jāiet, lai panāktu to, ka tā viņa ideja tiktu pieņemta un īstenot. Varbūt, kur ir tā strīpa, kur tas vairs nav godīgi? Kā lai pasaka, piemēram, cik tālu tu ej. Protams, ka tu mēģini iet, ja tev ir pārliecība, ko tu dari, tu mēģini iet līdz galam. Tad kāpēc tu varētu neiet līdz galam, kā pieņemsim klients, viņš saka, ka viņam nevajag to, ko tu viņam piedāvā. Ja viņam vajag to, ko tu piedāvā, bet viņš tur arī saredzējis kaut ko citu, tad tu mēģini viņu pārliecināt, ja tev ir pārliecība. Vai arī diskusijas rezultātā jūs iegūstiet labāko rezultātu. Ja? Tad es domāju, ka tas godīgums ir tajā, ka tu spēj pateikt, bet te pašā laikā spēj uzklausīt. Un nevis uzklausīt tikai, runā, es tur ausis ciet un atkal tikai savu līniju, bet spēj uzklausīt, apspriest un tad vēlreiz izteikt savu viedokli. Tur jau tās ir tās attiecības, kas veido to labo
labo telpu kā tādu, ja? Nu, nerunājot par būvēm, runājam par starp būvu telpu un tā tālāk. Ja, jo pieņemsim, ja tu pieminēji to bērsēm projektu, nu, tur bija drausmīgs laiks. Vienādi sakot, vienu dienu mēs varam nopirkt FIBO blokus, tad taisies, tagad bišķiņ jāpārzīmē FIBO bloki, izrādās FIBO bloki nav, ja cena uzlakos tik augsts, ka tu ņem kaut ko citu. Un tur ir, teiksim, arī tā kompromisa lieta, ka tu spēj kaut kādā veidā to pamat ideju noturot, to lietu uzbūvēt. Ja? Un lai tas klients arī paliek dzīves beigās, nu, nevis tā kā tikai sausiņš. Ja? Bija sanāk strīdēties? Man liekas, ka nē, es jau vajag mierīgais esmu, tad nestrīdos. Vai klienti kļūst par jūsu draugiem? Kaut kāda daļa, jā. Nu, tie drīzāk ir tādi privātie klienti, jo kas ir tādi sabiedriski, jā, nu, ir labas attiecības, jā, bet tur parasti saka tā, ka baigi forši, ka klients kļūst par draugu, bet draugs taču nevar būt par klientu, jā. Draugu vairāk nav, tas jāņem vērā, vai arī radinieki nav vairāk, jo pieņemsim man stāsts par manu tēvu māju, kur viņš man saka, uzprojektēs māju. Es viņam saku, nē. Viņš saka, kāpēc nē? Es saku, tevi ņem vedeklu, viņi tev arī arhitekti. Vienādi sakot, ja kaut kas neies, es jaunu sievu varēšu apņemt, bet tēvs tu man būs uz mūžu. Tā, bet, nu, viss ir kārtībā jau. 20 gadus tā māja stāv, un gan sieva tā pati, gan tēvs joprojām tas pats. Nu, ko? Mēs laikam tuvojamies finālam, ne tā? Tā varētu teikt. Bet par šo tēmu vispārīgi, kā ir būt arhitektam, nu viegli laikam tas nav. Bet tomēr jūs esat visu šo gadu gaitā palicis pie šīs profesijas, kaut kādi pāris tās nianses, kas jūs notur arhitektūrā? Zini, kā tur ir... Diemžēl, laikam jāsaka tā, es neko citu nemāku. Kaut gan, nu jā, tā arhitekta profesija tev paver diezgan plašu lauku, kurā darboties, bet pirmkārt, tas ir interesanti. Un īstenībā tas, nu, nav tas process jau nebeidzās. Nu, teiksim, ja tev būtu tā uzprojektē māja, uzbūvē, tad tu 2 gadus var domāt kaut ko, jā, ko es tagad darīšu tālāk. Nav jau tās privāti mājas, tas finansējums tāds, ka 2 gadus var urķēt deguni, ja? Ja ceļš, ja tev ir birojas, tad tev visam birojam tā kā viņu algas jādabū, nodokļi jāsamaksā un tā tālāk, tas bišķiņ tā kā vāvē ritenī. Un tajā pašā laikā, nu, tieši tā, nu, ko es darīšu citu? Nu, ko? Jā, nu labi, es varu uztaisīt cepuru sev, kādam citam, nu, bet tas jau nav nekāds baigais, nu, tas ir hobijs, jā. Nu, arhitektūra ir. Arhitektūra var būt hobijs? Bet viņš jau arī ir, arhitektūra jau ir hobijs. Hobijs un dzīvesveids, un tas ir, nu, kas var būt vēl labāks? Nu, ka tava profesija, tavs hobijs. Ka tu no rīta sāc ar to, ka tu atver internetu un apskaties, ko te citi sastrādājuši pasaulē. Nu, kurš tā vēl dara? Nu? Ķirurgs skatās uz svešām aknām, nu, diez vai. Nu, kāds cepurs sastrādāts pasaulē? Nu, jā, tas man ir otrais. Varbūt jau tagad pirmais kā hobijā, jā, bet, nu, viss kaut ko jau cilvēkam ir jādara, viss kaut kas ir jāpēt un jādara, jo tas arī te pašā laikā tā pati cepura jau arī ir telpa. Jā, ja mēs paskatāmies uz augšu, iekšā, uz sāniem, vai ne? Nu, viss jau kaut kādā veidā stimulē to lietu. Šī arī ir paštaisīta cepura. Protams. Lieliski, tad es atļaušos uzdot mūsu ikreizējo jautājumu, kas ir arhitektūra? Sarežģītais jautājums, tu droši vien nevar atbildēt. Jā, bet, nu, droši vien, kā jau mēs diskusijās sapratām, tas ir tāds dzīvesveids, jā. Arhitektūra ir dzīvesveids, domāšanas veids, kaut kā tā.
Varbūt es vēl pajautāšu to jautājumu, kas bija, ar ko mēs sākām. Vai viegli būt arhitektam? Nav. Punkts. Labi, paldies jums, Gunti, ka šodien atnācāt. Atgādinu, ka šodien ar mums bija arhitekts Guntis Grabovskis, kurš ir pasniedzējis RTU un arī sava biroja galvenais arhitekts. Es Elizabete. Un Arturs. Paldies, uz tikšanos nākošajās epizodēs. Paldies! Nākamajā epizodē kopā ar Intu Meņģeli mēs noskaidrosim, kā pārdot arhitektūru. Jūs klausījāties podcastu Rokturs. Vairāk par jaunajām epizodēm meklējiet podkasta Instagramā podcasts.rokturs. Podcastu veido Alise Grebeņuka, Elizabete Dreimane, Artūrs Dāvids Bieziņš, Marija Ozola, Dominika Cipkins un Toms Martiņš Šaķis.